Ir pienācis tas brīdis, kad lieliem soļiem tuvojas septembra mēnesis. Tas nozīmē to, ka ikvienam studēt gribošam jaunietim pēc 9. klases beigšanas ir jāizvēlas izglītības iestāde, kur turpināt iegūt jaunas zināšanas. Uzsākot mācības vidējā profesionālā izglītībā, Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledža piedāvā apgūt divas specialitātes – grāmatvedību un komerczinības. Iestājoties pie mums koledžā, jaunietis, sākot jau ar pirmo kursu, apgūst jau profesiju. Šo profesiju viņš apgūst 4 gadu garumā. Un šeit apgūstot profesiju, viņš apgūst gan speciālos priekšmetus, gan arī iziet praksi. Vidējā profesionālā izglītība ir valsts apmaksāta, tāpēc studijas Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžā ir par velti, turklāt saņemot katru mēnesi stipendiju. Jaunieši, kas mācījušies Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžā, tiek novērtēti darba tirgu. Uzņēmumos, kur studiju procesu ietveros, tiek iets praksē. Ļoti daudz jaunieši iet praksē un tur arī paliek pēc tam. Līdz ar to tas nozīmē to, ka darba devējs jau ir novērtējis šo jaunieti. Novērtējis un sapratis, ka viņam šis jaunietis ir vajadzīgs. Bez tam, tad, kad jaunietis pabeidz pie mums mācības, un viņam jau ir rekomendācijas no tām prakses vietām, kurās viņš ir bijis. Un ja viņš iet stāties darbā citur, tad darba devējs redz, ka šis jaunietis vienkārši ir nevis tikai pabeidzis kaut kādu skolu, bet viņam jau ir zināma darba pieredze. Studijas profesionālajā vidējā izglītībā ir tās, kas ļauj iejusties studijām augstākā līmenī. Pēc koledžas absolvēšanas visiem ir iespēja studēt Banku augstskolā, kur var pielāgot studiju grafiku sev vēlamā laikā. Ir iespēja izvēlēties arī vakarstudijas un izvēlēties neklātienes studijas, lai nepamestu savu darbu. Savukārt šādā veidā viņi pilnveidot savu kvalifikāciju, un es domāju, ka tas būtu tikai iegūms gan pašam jaunietim, gan arī darba devējiem. Profesionālā vidējā izglītībā studējošie, viņiem ir īpaša iespēja iegūt to pieredzi, ko Banku augstskola ir iegūst 25 gados. Profesionālās vidējās izglītības audzēkņi iegūst gan pasniedzējus, ko piedāvā Banku augstskola, gan visa tā vide, gan arī blakus studenti, ar kuriem var sadraudzēties un saprast, kā tas notiek augstākā izglītībā. Ir kopmītnes, ir arī biblioteka ar visām datubāzēm, kādas ir pieejamas. Ārpus mācību darba jauniešiem ir iespēja ņemt dalību arī korī Monēta, koledžas ansamblī, kā arī piedalīties dažādās sporta aktivitātēs. Pašiem aktīvākajiem jauniešiem būs iespēja piedalīties arī starptautiskos projektos ar citām izglītības iestādēm. Nav jāsatraucas studēt gribētājiem ārpus Rīgas reģiona, jo koledža nodrošina dienesta viesnīcu, kas atrodas 200 metrus no koledžas. Aicinu ikvienu 9. klases beidzēju, kas ir motivēts iegūt finanšu un biznesa izglītību, stāties pie mums. Vēl mums ir vietas, vēl visu augustu tas ir iespējams.